Palom, labvakar! Prieks jūs redzēt. Paldies, ka ieradāties šī lekcijā. Un mēs turpinam mūsu lekcijas par 13 ticības pamatprincipiem, kurus veidoja, kurus sakopoja Rambams, kas bija rabīns Rambams, kas bija pirms 900 gadiem. Viņš dzīvoja, un viņš sakopoja šos 13 pamatticības principus. Mēs izgājām cauri diviem. Kā teicu, pirmie 5 ir par visavarenām būtību. Mēs jau izstudējām, ka Dievs ir viens. Pirmais bija vispār, ka Dievs eksistē. Un tā tad mēs secinājām, ka pavisam vienkārši var arī saprast to, jebkurš cilvēks, kas lūkotos apkārtējo pasauli, kas notiek, kā rīkojās lietas, tad ir skaidrs cilvēkam, kad Dievs eksistē. Tas pats, kad es teicu piemēru, ka nekas nevar rasties pats no sevīm un būt ar lielu gudrību un lielu visiem sīkumiem un precizitātēm, piemēram, netīšām izgāzās kafijas krūze un pēkšņi tur radās kaut kādi burti un nosaukumi un viss, kas, tā kā visas planētas un viss, ko mēs redzam, viss ir tik rūpīgi savā starpā tādu precizitāti iespaido mēnesis, saule un savdarbība. Ik viens, kas uzlūkos dabu un mēģinās saprast, nonāks pie slēdziena, ka eksistē radītājs. Un otrais bija, kad Dievs ir viens. Mēs sapratām, kāpēc vienība, kāda ir Dieva vienība, ir tāda, ko mēs patiesībā nevaram saprast, un nekur mēs dabā neredzēsim tādu vienību. Jo ikvienam, kas ir radīts, ko mēs redzam, vismaz ir 2 elementi. Un mēs to arī redzam, pat arī, mēs redzam ātoms, kā vismazākā vienība, un tad mēs arī atklājām, ir vēl arī nano, un ir vēl sīkas detaļas, un tālāk visiem, jebkura sastāvdaļa no radības ir vismaz 2 lietas, un tad mēs saprotam, centāmies saprast nedaudz, ko nozīmē viens, Dievs ir viens. Un šodien mēs runāsim par 3. principu, ka Dievam nav ķermenis. Un tas tālāk padziļinās mūsu sapratni par šo Dieva būtību. Un tātad šādi izklausās šis 3. pamatprincips. Es ticu ar pilnīgu ticību, ka radītājam svētīts viņa vārds nav ķermenis, un viņš ir brīvs no visām matērijas īpašībām, un nekas nevar būt viņam pielīdzināts. Rambams, arī šis ir Rambama sakopojums, un šie ir viņa rakstītie pamatprincipi, kā teicu, pirms 900 gadiem apmēram. Un tātad šeit ir 2 lietas, arī mēs saskatām. Viņam ir ne tikai ķermeņi, viņam nav ķermenis, un otrs, viņam arī nav fiziskās matērijas īpašības. Tas nozīmē, ne tikai viņam nav kāju, bet viņš arī nestaigā. Viņš arī neiet. Tad arī šīs īpašības un arī pasa ķermeņa fiziskā uzbūve. Mēs tūdaļ redzēsim arī, kur tas nāk no visiem Toras citātiem. Un arī Rambams uzsver un paskaidro ne tikai tas ir pēc viņa būtības, bet tas nevar būt arī no viņa būtības, bet arī nevar būt negadījumā, netīšām. Kā piemērs tāds, ja ūdens ir slapjš, tad tā ir ūdens būtība. Bet ūdens ir silts, tas ir negadījums, tas ir tieši netieši variants, ka viņš var būt arī augsts, varbūt arī silts. Tad ne tikai pēc viņa būtības, bet arī netīšām viņam nevar būt ķermeņa, un arī ne ķermeniskās darbības un izpausmes. Tālāk mums rodās daudz jautājumu, tomēr mēs redzam arī Bībelē, Torā, Dievs runāja, un Dievs atklājās, un vaigs, un acis, un seja, un mēs mēģināsim atbildēt uz šiem visiem jautājumiem, kā mēs to saprotam.
Un tā tad, ko Rambams vēl skaidro, ka mēs jau pagājušajā runājām par to, ka Dievs ir viens, tad, ka, lai mēs saprastu šo vienību, tad viņam nevar būt arī ķermenis, jo jebkas fizisks, viņam ir vismaz 2 ierobežojumi. Viņam ir gan šis materiāls, gan šī robeža, kaut kur viņš izbeidzās. Cik viņš būtu liels un milzīgs, un viņš tomēr, ja viņš ir kaut kas fizisks, viņš arī izbeidzās kaut kad. Un tagad arī vēl mēs padziļinām arī, jebkam fiziskam ir gan laiks, gan vieta. Tātad, un šīs abas lietas ir nepieciešamas, lai kaut kas, jebkas eksistētu. Ja nevar būt galds, ja viņam nav sava vieta. Viņš kaut kur ir. Viņš ir galds. Citādi viņam nav vienkārši. Un tāpat viņš nevar būt 2 vietās vienlaicīgi. Viņam ir konkrēta vieta, pat ja tas ir īslaicīgi, piemēram. Un otra lieta ir arī laiks. Jebkas, kas ir šodien, viņš kaut kad arī izbeidzās. Viņš ir īslaicīgs. Nekas, kas radīts, nav bezgalīgs. Un tāpēc arī mēs saprotam, ka patiesībā mēs kā radība nekur nesastopam un nesaskatam un nevaram saprast līdz galam, ko nozīmē neierobežotība, ko nozīmē bezgalība, kāds ir visu varenais radītājs, bet mēs varam saprast, tieši atkal atgriežamies pie tā ar noliegumu, kāds viņš nav. Un tāpēc mums ir vajadzīgi šie ticības principi, lai sev stiprinātu un palīdzētu saprast, un kā mēs redzēsim tālāk, ir dažādi aizliegumi iztēloties radītāju ne tāds, kāds viņš ir. Un cik tas ir svarīgi to uztvert pareizi. Tātad viņam nav ķermenis, un viņam nav viņam ne laika ierobežojums, ne vietas ierobežojums. Un mēs līdz galam to nesaprotam, kas tas tāds ir, jo visu, ko mēs sastopam, ir ierobežojumi. Un vēl kāds arī interesanta lieta, kad vieta ivritā saucās makom. Un makom arī ivritā mēs arī pagājušajā es teicu, to arī bieži vien adresē uz visu augsto. Ka mūsu ir likumi pret mums un pret visu augsto. Ivritā tas saucās, ka mūsu likumi pret cilvēku un pret vietu. Jo visu varenais ir visa vieta, mēs visi eksistējam viņā. Un tāpat arī vārds makom ir no vārda mekajiem, tieši eksistence, ka viņš mūs uztur un eksistē. Tāpēc mēs esam drusku ierobežot to saprast, bet tas ir interesanti arī šo vieta un eksistence. Tas ir viens un tas pats vārds ivritā. Un tālāk, protams, mēs šeit redzam citātu no visiem zināms, un jūdaismā tas ir viens no galvenajiem principiem, un par to mēs runājam arī pagājušajā, kā mēs pasludinām, ka mēs pieņemam un atzīstam visu vareno radītāju tieši caur šo pantu. Interesanti bija mums pagājušajā lekcijā. Un visi zin šo, ka Dievs ir viens. Tātad mēs par to nestrīdamies, tas mums ir skaidrs, tas ir rakstīts Bībelē ar melniem bordiem uz balta fona, ka Dievs ir viens. Un mēs runājam pagājušajā, ko nozīmē šī vienība. Un tālāk arī mēs redzam, vēl svarīgs paskaidrojums ir, kad visu varenais atklājās Mūzum šī degošajā krūmā, tad viņš pie viņa vēršās ar vārdiem, un Dievs sacīja uz Mūzu, es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izraēla bērniem, es esmu, tas mani sūtījis pie jums. Protams, tas ir latviešu tulkojums, censties saprast to būtību, bet arī šeit es vēlos teikt visu varenā vārds ivritā, kas sastāv no 4 burtiem, jud un hei, un pēc tam vav un pēc tam hei, ko ebreji neizrunā kopā. Tas arī ir šo būtība, viņa ir no tagadne, pagātne un nākotne. Visi šie 3 laiki kopā eksistence. Tas arī nozīmē faktiski visu varenā vārds. Tad mēs redzam arī eksistence, bezgalība, tagadne, pagātne un nākotne. Mēs arī saprotam, ka fiziska kaut kāda izpausme un ķermeņa būtība nav iespējams savienot ar mūžību. Kā mēs sakam, es esmu, kas es esmu, ka visu varenais atklājas un saka, viņš ir mūžība.
Un tā tad mēs saprotam to. Un nākamā lieta arī mēs arī pagājušajā šo citātu lasīju, ka no Jesejas grāmatas, kam jūs mani pieliedzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, jautā svētais. Arī, ka nekam, ko mēs saprotam, visu varenais nav līdzīgs. Un tāpēc mums ir arī ļoti svarīgi saprast, kad visu, ko mēs iztēlotos un saprastu, tas ir tomēr ierobežoti un zināmi abstrakti. Un arī interesants skaidrums, kas vēlos, protams, arī pieminēt, tie nav mani izgudrojumi. Es studēju Ravīna Jinone Kalazana lekcijas šim 13 pamatprincipiem un ļoti interesanti pasniedz, un tāpēc es arī vedu šeit viņa idejas, bet tas nav mans izgudrojums. Un tad Ravīns arī skaidroja, kad šo citātu es vēlos lasīt par, ko nozīmē. Es nekļūdos, jā, tas ir no 10 baušļiem, pirmais un otrais bauslis. Tad pirmais ir, es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Arī mēs runājam pirmajā lekcijā par šo, kā tas ir, ko tas nozīmē, ka tā Dievs sevi pasludināja, ka es esmu tas kungs, kas izved tevi no Ēģiptes zemi, kā visvarenais sevi pierāda savu eksistenci iešaut Ēģiptes šiem sitieniem un mocībām. Un otrais, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev. Latviešu Bībelē rakstīts elku tēlu, ivritā nav rakstīts elku tēlu. Vienkārši tēlu. Netaisi sev tēlu vai kādu atveidu. Nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Tātad arī es saprotu, un arī ebreju gudrie saprotu, ka arī, ja es vienkārši neizbūvēju sev kaut kādu elka tēlu, kuru pielūgt, bet arī manā iztēlē es iztēlojos dieviņu ar baltu bārdu un vecu vīriņu, arī mana iztēle, kā kaut kam atveidu, arī tā ir problemātiska. Un drusiņas tā pieminēšu, arī mēs runājam, Kuzarī lekcija grāmatās, ja jūs atceraties par visu varenā, kad arī par šo zelta teļu, ko mums bija tieši Toras nodaļa, un visādiem varbūt atribūtiem, un kur ir problēma, vislielākā problēma, ja visu varenā radītāja enerģiju mēs sajūtam dabā. Un cilvēki arī pagāni, un mēs esam redzējuši arī lasījām tieši Kuzarī grāmatās par Bībelē rakstīts un izjauc to vietu, kur bija elga dievības. It kā arī cilvēki sajuta šīs enerģijas, šī radītāja enerģijas dažādās vietās, un tā vietā, lai pielūgtu visaugsto, pielūdza pašu šo enerģiju. Mēs lasījām arī citātu, kad visu varenā godība nolaidās kā balta migla pie Mūzus šīs sajiešanas telts, un visa tauta pielūdza visu augsto. Un nevis pielūdza šo elementu, šo godību, šo miglu, bet tieši visu augsto. Tad ir kaut kādas lietas, kas mums palīdz izjust bijību un savienoties ar visu augsto, bet atcerēties, ka mēs pielūdzam arī visu augsto, nevis šo starp elementu. Un tāpat arī senās pagānu tradīcijas, un viņas paši pirmie, viņi it kā viņiem bija nolūks, pieņemsim pielūgt sauli. Viņiem bija it kā dziļš nolūks, un viņiem nebija tas nemaz vienkārši tik tā pavirši saprotams, kad viņi vēlējās it kā, teiksim, kā viņiem būtu tiesības pielūgt visaugsto radītāju, vai viņi ticēs tikai visaugstā sūtnim, bet nebija viņiem tāds nolūks, kā noliegt radītāju. Bet vēlāk tas arī attīstījās un attālinājās pilnībā no visu radītāju un sāka pielūgt tikai šos dabas kaut kādus elementus, nevis visu augsto. Es ceru, ka doma bija saprotama. Mēs vēl turpināsim izstāst tālāk. Vispār ir tīri tāda smaga, liela tēma, un es priecāšos dzirdēt jūsu jautājumus. Un pēdām es turpinu.
Un te arī ir paskaidrojums no 5. Mūzes grāmatas. Tad nu ļoti sargieties savu dvēseļu labad, jo jūs neesat redzējuši nekādu tēlu tai dienā, kad tas kungs ar jums no uguns liesmām Horebā runāja. Kad jūs negrēkojat un nedarinat sev atveidu, arī ivritā nav vārds elks, elīle, dievs, vienkārši tēlu, vienkārši nedarināt sev tēlu, līdzīgi kādam vīrietim vai sievietei, vai arī kādam četrkājainam dzīvniekam, kas virs zemes dzīvo, vai arī kādam spārnotam putnam, kas gaisā lido, vai arī kādam dzīvniekam, kas pa zemes virsu lodā, vai arī kādai zivīm, kas ūdenī zem zemes dzīvo. Un kad tu nepacēl savas acis uz debesīm, neuzlūkodams, un uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visus zvaigznāju pulkus debesīs, neliecies kārdināties un nekrīt ar savu vaigu pie zemes to priekšā, un ka tu nekalpo tiem, ko tas kungs tavs Dievs ir piešķīris visām tautām zem visas debesis. Bet jūs, tas kungs ir pieņēmis, un jūs ir izvedis no dzelzs kausējamās krāsnes no Ēģiptes, lai jūs būtu viņa īpašā tauta, kā tas ir arī šodien. Arī šeit apraksts, protams, neiztēloties šo tēlu, jeb kādu fizisku veidu visu varenajam un nepielūgt, un arī tiešām fiziskas lietas nepielūgt, tikai visu vareno kalpot. Bet, ko es vēlos arī teikt, šeit tieši uzsvērt, sargieties savu dvēseli labad, jūs neesat redzējuši nekādu tēlu tai dienā. Un tālāk mums ir nākamais citāts. Šeit arī es šo izlasu, tas ir tas pats, ko mēs tikko izlasījām, kad neesat redzējuši nekādu tēlu tai dienā, kad tas kungs ar jums runāja no uguns liesmām Horeba kalnā. Un šeit pat pāris rindiņas tālāk ir vaigu vaigā, tas kungs ar jums runājas tajā kalnā no uguns. Tad kā mēs to saprotam? Jo mums ir, mēs arī redzam, es izlasīšu vairākus citātus. Mēs redzam ļoti daudz tomēr fiziskus atribūtus un kā mēs to saprotam, kāpēc tas tā tiek pieminēts. Kad vaigs, mēs redzējām vaigu vaigā, vai tu neko neesi redzējis tajā dienā? Un tad es vēl palasīšu vēl pāris, vēl tādus citātus, un tad es paskaidrošu. Jo cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīvs. Tad mēs redzējām, tad mēs neredzējām. Tad kā? Un tad ir arī šeit no Daniela, arī droši vien esat redzējuši, dzirdējuši. Es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus, un tajos apsēdās cienīgs sirmgalvis. Un te arī mēs redzam, it kā arī, kā es teicu, vīriņš ar sirmu bārdu, un visu, it kā tas būtu visu varenā kaut kāds attēls, ko viņš saskata. Un tāpat arī Jesejas grāmatā. Un kādēļ tavs uzvalks ir sarkans, un kādēļ tavas drēbes ir kā vīna spaida minējam. Te ir tie mazie burti, droši vien latviešu valodā, ibritu valodā, bet tas ir citāts no arī Jesejas grāmatā iet runāts par visu augsto visādām, te viņam ir drēbes, te viņš ir sēž, ir cienīgs sirmgalvs. Kā mēs to visu saprotam, ja mēs sakam, ka viņam nav ķermenis? Kāds ir nākamais? Tas ir par, tas kas ir. Tātad, kāds ir izskaidrojums šiem visām lietām? Kad Tora tiek dota cilvēkiem, un mēs esam cilvēki, mēs esam fiziski. Mēs nevaram saprast, kā jau mēs runājam, jo mums nav nekāda piemēra, nekam abstraktam. Mēs to nevaram saprast, nevaram to paskaidrot, nevaram to nodot tālāk. Tāpēc, ka Tora tika dota cilvēkiem, bija ļoti svarīgi arī visu vareniem, ka arī cilvēki to saprastu. Ir tāds interesants midrašs. Midrašs ir kā gudro nostāstījumi, stāsti teikas, varbūt latviski, kad par Mūzu, kad Mūzes devās uz Sinaja kalnu, saņemt šo Toru, šīs 10 baušus, šo plāksnes, un eņģeļi pret viņu saceļās un saka visu augstajam, kāpēc kāds no mātes miesām būtu cienīgs saņemt tavu dievišķo Toru.
Un radītājs viņam atbilda, turies pie mana krēsla, mana godības krēsla, un atbildi viņiem. Un Mūzes it kā satraucās, kā viņš varētu runāt ar eņģeļiem, ka viņi mani vienkārši neiznīcina. Viņš saka, turies pie krēsla, un tad tev izdosies. Un tad viņš viņam saka, kas ir rakstīts Torā? Mūzes viņiem saka, cieni savu māti un savu tēvu. Vai tad jums eņģeļiem ir māte un tēvs? Un vairākus tādus piemērus, kas ir tiešām fiziskiem cilvēkiem, ir doti likumi. Un tad eņģeļi viņam piekrīt, jā, tas ir dots fiziskiem cilvēkiem, un viņš ir cienīgs saņemt šo Toru un nodot tālāk. Un ar to es vēlos arī pateikt, ka gluži, varbūt kā piemērs, ja kāds vecāks cilvēks ieradīsies bērnu dārzā, un vēlēsies pastāstīt bērniem kaut kādu pasaku, kaut kādu ideju. Viņam būs ļoti svarīgi izmantot vārdus, kuri bērni saprot, viņiem saprotamā valodā. Tāpat arī, ja mēs kā cilvēki saņemam šo Bībeli, šo Toru, visu vareniem ir svarīgi, lai mēs viņu saprotam. Ja, piemēram, būtu kāds pravietis, un viņš vēlās tagad, es sajūtu visu vareno, es sajūtu viņu, es sajūtu viņa enerģiju, es sajūtu viņa nolūkus, viņa gribu, bet kā man to pastāstīt tālāk? Un arī mēs bieži vien mācāmies no tā, ja piemēram, man mamma arī kā skolotāja vienmēr ir teikusi, ja tu māki pamācīt kādam citam, tad tu esi sapratis. Tad, ja es kā pravietis, es neesmu kāds pravietis, saprot visa varenā būtību, tad viņam vajag arī būt spējai nodot šo tālāk. Jo tas viss ir abstrakts. Un tāpēc arī mēs varam izmantot, viņš ir izmantojis šo vārdu, un Dievs nolaidās. Un Dievs, pieņemsim, par šiem upuriem sasmaržoja šo upuri, viņam bija patīkama smarža, visā tādi fiziski kā elementi, lai mēs kā cilvēki varētu saprast, ka tas viņam bija patīkami. Ja tas ir vaigs vaigā, tad tas, vai pie rokas jūs izved ārā no Ēģiptes, tad ļoti ar lielu apsardzību, ar vadību, ar precizitāti, ar lielām rūpēm. Mēs to visu mums vajadzētu saprast ne tiešā veidā, kā fiziskas lietas. Un tas pats arī ir par šīm darbībām, kā es teicu. Ne viņam nav nekāju, ne viņš arī staigā. Tātad šeit no Jeremijas ir citāts, bet vai viņi sadusmo mani ar to? Viens bija ivritā, viens bija latviešu valodā. Es vairs neatceru. Man liekas, kad ivritā ir rakstīts sāpina, un latviešu valodā ir rakstīts sadusmu. Tad viņš arī nav sāpināms, viņam nav šo fizisko emociju šo. Viņš ir, kas ir, es esmu, kas es esmu. Viņš ir eksistence. Un arī Melahijas citāts, jo es esmu tas kungs, es nepārveidojos. Viņš ir neizmainīgs, un mēs saprotam, jebkāda fiziska darbība viņu izmaina, viņa sastāv, viņa būtību. Un arī fiziskais šis ķermenis arī viņu izmainītu. Un tad mēs arī nonākam pie tā, ka cik mēs arī saprastu vairāk, ja mēs teicam arī nodot tālāk šo ideju, ka visu varenais ir tuvu, es viņu sajūtu, sadzirdēju, kāda nozīmē, viņš runāja, kā tas ir, es viņu sadzirdēju, bet, lai mēs to saprastu, bija jāizmanto šie fiziskie paskaidrojumi, lai to nodotu tālāk. Un cik mēs tomēr vairāk saprotam, cik mēs saprotam, ka mēs nesaprotam, cik mēs pietuvojamies, mēs saprotam, cik tas ir bezgalība un cik tas ir vēl mūžīgi, mēs varam pietuvoties šai idejai pa visu vareno. Un tāpat es arī vēlos pieminēt par kristiešu variantu, kad Dievs būtu iemiesojies mātes miesās un būtu viņa, un tur bijis 9 mēneši un piedzimis un izaudzis. Un tas arī neatbilst šim variantam, Dievs ir viens un Dievs ir bezgalīgs, kā mēs teicu, es esmu neizmainīgs, šeit ir izmaiņas, šeit ir kaut kas jauns, šeit ir ierobežots ķermenis, gan laiks, gan vieta, gan fizisks,
kā mēs teicām, arī fiziskais ķermenis ir vismaz 2 elementi, tas vairs nav viens. Un tas ir par šo tēmu, man liekas, viss, ko es sagatavoju. Ja kādam ir kāds jautājums, man liekas, tēma ir sarežģīta, varbūt es kaut ko nelatviski tā paskaidroju. Ja kādam ir kāds jautājums, priecāšos dzirdēt. Nu, mums tad ir, varat arī rakstīt man droši uz e-pastu vai kā savādāk sakontaktēt. Un tad es vēlos vēl parādīt, kur mēs izgājām cauri. Tad mēs šos pirmos 3 elementus mēs izgājām cauri jau. Visu varenais eksistē visu varenais. Tad ir visu varenais ir viens radītājs. Un tad viņam nav ķermeņus, nav ķermeņa fiziskās īpašības. Arī, un tad nākamais mēs runāsim par to, ka visu varenai radītāji ir pirmais un pēdējais. Arī par šo turpināsim padziļināties par šo bezgalības, šo nozīmi, ko tas nozīmē. Tad mums paliek pēdējais ir par kalpot tikai un vienīgi un pielūgt tikai vienīgi visu vareno. Tālāk mums būs 4 par Toru, par Bībeli, par Dieva doto vārdu un gribu. Un tālāk pēdējie 4 par atlīdzību, par algu un balvu un par mašiahu un par augšām celšanos. Tā kā man liekas, būs arī interesanti tālāk. Tad paldies jums visiem ka bijāt šajā lekcijā.